Labdien! Mani sauc Rihards Petersons un es esmu certificēts fizioterapeits. Šodien mēs parunāsim par aprūpējumu cilvēku dzīves kvalitāti un kā fiziskās spējas ietekmē to. Galvenie aprūpējumā cilvēka ierobežojumi funkcionālie traucējumi ir atkarīgi no katra cilvēka spējām un veselības stāvokļa. Galvenokārt, ar ko es saskaros ikdienā, ir funkcionālie traucējumi, tie var būt dažādi veidi garīgi ierobežojumi, tā var būt demence, tie var būt kognitīvi traucējumi saziņā, tie var būt traucējumi ar kādu veidu funkciju izpildi ikdienā. Tie ir tie galvenie, ko parasti atzīmē paši pacienti. Ja mēs runājam par cilvēkiem, kuri atrodas mājās, kuri ir savā ziņā ierobežoti savā vidē un funkcijā, tad ir svarīgi noskaidrot viņu pašu cilvēku vēlmes, kādi ir viņa ierobežojumi, izzināt šo slimības vēsturi un saprast, kur no šīm fiziskajām aktivitātēm tad būtu vispiemērotākā un ko viņam vajadzētu tieši atjaunot. Jo viss šis process noris kopā ar fizioterapeitu un sadarbībā ar profesionālu speciālistu nonākam pie kopīga slēdziena, uz kuru mērķi mēs kopā ar šo aprūpējamo cilvēku un viņa komandu, kas ir apkārt, ejam. Galvenokārt, kā jau arī citai auditorijai, galvenie uzdevumi aprūpējuma cilvēka fizisko spēju ietekme ir uz sirds asinsvadu sistēmu. Svarīgi cilvēkiem ir attīstīt arī līdzsvaru un koordināciju, jo cilvēkam, kurš ir mājas aprūpē, ir būtiski arī ņemt vērā to, ka viņa ikdienas kustība ir samazināta, līdz ar to ir svarīgi noteikt gan krišanas risku, gan izvērtēt elpošanas sistēmu, tad jāuzlabo arī šī funkcija, kā arī noteikti jāstrādā gan uz pašsajūtu un kognitīvajām spējām, jāuzlabo viņa labsajūtu. Praksē mēdz saskarties ar to, ka cilvēki, kur atrodas mājas aprūpē, mēdz būt gan veci, bet ne tikai, un līdz ar to ir svarīgi saprast viņa vecumu grupu un piemeklēt šīs metodes un komunikācijas veidu tieši atbilstoši tam cilvēkam, kas atrodas mājas aprūpē. Un vecuma grupas parasti ir pēc 60, ja tā ir vecuma izraisīta, teiksim, piespiedu kāda atrašanās mājās, vai arī tas var būt traumas rezultātā, vai arī tieši sakarā ar kognitīvo spēju zudumu. Tātad ir zudis saprašanas līmenis, ir mazinājies spēja komunicēt, un līdz ar to cilvēks atrodas tādā savā piespiedu pozīcijā un piespiedu vietā. Manuprāt, ir svarīgi saprast, vai pacients ir, vai viņš staigā, kādas ir viņu jau esošās darbspējas un funkcionalitāte. Tad pēc šīs funkcionalitātes mēs varam saprast, kādi vingrojumi būs primāri, kādi sekundāri, kam mēs pievēršam lielāku uzmanību un kam mazāku. Līdz ar to mēs skatāmies, ja šis pacients ir staigājošs, tad mēs noteikti pirmajā vietā liktu kritienu riska mazināšanu, lai viņš ikdienā nonākot kādā sarežģītā situācijā būtu spējīgs reaģēt un, piemēram, nenokristu, neiedzīvotos kādā sekundārā komplikācijā. Ja tas ir vairāk guļošs pacients, tad tur būtu vairāk jāvērš uzmanība uz šo pozu maiņu, tad, lai cilvēks apsēstos, varbūt padzertos un paēstu, viņam ir jāiemācās apsēsties, pagriezties, un tas arī ir liels izaicinājums cilvēkiem, kuri lielāko dienas daļu pavada, pieņemsim, gultā. Ģimene meklējot palīdzību parasti sazinās ar fizioterapeitu, un tad seko pirmā vizīte, kuras laikā fizioterapeits tad noskaidro visu dzīves anamnēzi principā un ievāc informāciju par konkrētā cilvēka veselības stāvokli. Līdz ar to pirmajā reizē tiek sastādīts kopā gan ar pacientu, tad šo cilvēku, kas ir aprūpē, ir svarīgi ņemt vērā arī viņa šīs vajadzības, jo bieži vien ir tā, ka vajadzības nesakrīt, ģimenes vajadzības nesakrīt kopā ar pacienta vajadzībām. Un tās ekspektācijas, ko ģimene parasti gaida no šī pacienta, ir daudz lielākas nekā pacients spēj izdarīt. Līdz ar to ir ļoti svarīgs punkts, kad tiek ņemta vērā šī cilvēka individuālā vēlme, ko viņš vēlas darīt, un ir svarīgi panākt fizioterapeitam tā pacienta motivāciju, lai viņš arī mazas lietas spēj padarīt, teiksim, lielās, un lai šī ģimene varbūt tajā brīdī, kad notiek šī sadarbība, ir klātesoša, bet noteikti netik daudz komentāru, lai neskot no šīs ģimenes, ļaut fizioterapeitam izveidot šo sadarbību ar pacientu, un tad arī
turpmākā plāna izstrādē iesaistīt šo ģimeni un realizēt konkrēti izvirzītos mērķus, jo fizioterapeits vienmēr izvirza reālus sasniedzamus mērķus, atkarīgs no laika termiņa, tas var būt mēnesis, tas var būt gads, tas ir ļoti dažādi. Ģimenēm būtu svarīgi saprast to, kad to izvērtēšanu jāļauj jāuztic šim fizioterapeitam, un nekad nevajag mēģināt ietekmēt to, kādā līmenī šis aprūpējamais cilvēks spēs kustēties vai nu sakarā ar vecumu, vai sakarā ar kādu traumu vai citiem traucējumiem, tad nevajadzētu prasīt vairāk nekā šis cilvēks spēj izdarīt, jo tas demotivēs šo cilvēku un viņš nespēs veikt pat pašas vienkāršākās funkcijas. Tātad mēs runājām par tēmu, kā izvērtēt šo individuālo gadījumu. Tātad fizioterapeits ir nonācis mājās pie pacienta un ir svarīgi saprast, cik tad lielu slodzi likt šim cilvēkam, cik bieži to vajag, cik atkārtojums veikt. Un tas ir atkarīgs no katra cilvēka šī stāvokļa. Ir svarīgi kontrolēt gan sirds asinsvadu sistēmas spējas, ir svarīgi novērtēt tātad šo elpošanu, ir svarīgi saprast, kā mainās sirds un asinsspiediens slodzes ietekmē, un to visu ir jāveic dokumentācija par to visu, un pēc tā izriet, kāda slodze, cik bieži un cik daudz mēs varam slogot šo cilvēku, jo katrs pārslogots cilvēks atkal var nonākt kādā smagākā stāvoklī, atpakaļ, atkrist savās funkcijās, un tādā veidā mēs panāksim tikai viņa regresu, nevis kustību uzlabošanos. Tāpat kā vecāki grib veselus bērnus, tad bieži vien ģimenes grib šos seniorus, kas ir nonākuši dēļ vecuma tajā piespiedu stāvoklī, kas ir fizioloģiski normāls stāvoklis, līdz ar to ģimenes arī grib varbūt nedaudz jaunāku savu vectēvu, nedaudz jaunāku tēvu vai māti, un viņi aizmirst par to viņa reālo funkciju, un fizioterapeitam būtu jāizstāsta, jāizglīto šīs ģimenes par to, kāda ir reālā situācija un kādas fiziskās darbspējas ir šim cilvēkam, un nevajadzētu viņu pārslogot, jo savādāk var pasliktināties gan miega kvalitāte, gan visas kroniskās slimības arī var pasliktināties. Līdz ar to ir ļoti svarīgi izglītot šīs ģimenes un piederīgos, lai netiktu pārslogot šis cilvēks. Pastāv arī situācijas, kad ir otrādāk, nevis šī ģimene grib pārāk daudz, pieņemsim, no šī cilvēka, bet arī ir situācijas, kad pats šī aprūpējamā persona nav motivēta vai nav motivēts. Līdz ar to ir svarīgi izveidot šo pirmo cilvēcīgo kontaktu, lai tu kā speciālists būtu savā ziņā uzticības persona un šis cilvēks spēj sev uzticēties. Un tad, kad šis cilvēks spēs uzticēties, tad būs vienkāršāk viņu motivēt, viņš tā kā izpildīs rekomendācijas dotās, un ir svarīgi arī, ja mēs par fizioterapeitu lomu runājam, tad ir svarīgi arī saprast, cik lielā mērā var iesaistīties fizioterapeits, un noteikti fizioterapeitam jābūt nevis kā galvenajam speciālistam šo cilvēku vingrinot un motivējot, bet fizioterapeits vairāk ir kā atbalsta persona, kurš seko līdzi programmai, ko viņš pats ir sastādījis, uzrauga šo procesu un mēģina gan kvalitāti uzturēt, gan atbalstīt ģimeni. Ja pacients, piemēram, ir sasniedzis kādu funkcionālo mērķi, tad uzstāda tālākus mērķus, un viņš iet pa kāpnītēm augšā. Un, ja, piemēram, guļošs pacients ļoti bieži vien pieceļas kājās un turpina savu ikdienas aprūpi, apmeklē virtuvi, taisa sev ēst, un tas ir būtiski neapstāties pat pie mazākā mērķa sasniegšanas, bet uzstādīt jaunu. Un tas nozīmē, ka fizioterapeitam ir ļoti liela loma šajā visā, jo tos mērķus un tos pakāpienus noteikti kontrolē fizioterapeits. Un ja mēs runājam par fizioterapeitu nepieciešamību, jo ir situācijas, kad ģimenē ir saraksts, ir budžets, un tad ģimenes izvēlās prioritātes un sastāda kaut kādu plānu, kuru speciālisti viņi var atļauties šobrīd, kuru speciālisti varbūt vēlāk. Bet mans ieteikums ir fizioterapeitu neatstāt uz pēdējo vietu, jo ir svarīgi, kad fizioterapeits tomēr novērtē,
kontrolē šo procesu, jo runa ir par cilvēka veselību. Un jo vairāk dienas, jo vairāk laika cilvēks pavada bez funkcijām, piespiedu stāvoklī, tas arī attālina viņu to veselību, un līdz ar to fizioterapeitam, manuprāt, ir ļoti būtiska loma šajā cilvēka aprūpē, un viņš ir viens no galvenajiem speciālistiem, ja tiek runāts tieši par funkcijām, par to atjaunošanu. Jā, ja runājam par slodzes intensitāti, ir ļoti būtiski izvērtēt šo pacienta funkcionālo stāvokli, ko var izvērtēt gan izmērot asinsspiedienu, gan nosakot pulsu, kā arī veidojot šos speciālos testus, veicot, lai var noteikt šo krišanas risku. Līdz ar to parasti pacients sāk guļus stāvoklī, tiek veikts aktīvi pasīvas, aktīvi asistējošas kustības, tiek iesildīts lielās locītavas, un tālāk jau mēs ķeramies pie dažādiem koordinācijas un līdzsvaru uzdevumiem, kā arī muskuļu stiprināšanas uzdevumiem, jo nav noslēpums, lai mēs pieceltos no gultas, apsēstos, ir vajadzīgs muskuļu spēks, kas arī mums tajā terapijas laikā ir jādabū. Tad mēs virzamies pa šīm kāpnītēm uz augšu, mēs jau nonākam līdz stāvoklim, un tad ir ļoti svarīgi izvērtēt, cik labs ir šī cilvēka līdzsvars un strādāt pie dažādiem līdzsvaru vingrojumiem, lai viņš ikdienā tomēr ir jāpārvar dažādi šķēršļi, ir paklāji, ir kaut kas nokritis, un ir svarīgi, lai viņš spēj sakoordinēt savas rokas, kājas, acis, visas vienā tādā sistēmā un pārvarēt šos šķēršļus, jo tieši tas samazinās šo krišanas risku un palīdzēs šim cilvēkam sevi ikdienā aprūpēt. Ir ļoti dažādi. Cilvēki izvēlās sākotnēji 3 reizes nedēļā, varbūt 5 reizes nedēļā. Tas ir atkarīgs no katras ģimenes iespējām, bet ir būtiski saprast, ka ir arī iespēja tomēr fizioterapeitu piesaistīt kā atbalsta personu, un fizioterapeits tad uzdod šos mājas uzdevumus. Viņš burtiski ņem pildspalvu, ņem baltu lapu un sazīmē šos vingrojumus, un tad tas ir fizioterapeita darbs, intelektuālais, kad viņš pacientu motivē līdz tādam līmenim, kad ģimenes pāraudzībā šis cilvēks veic šos vingrojumus. Ja viņš neveic viņus viens, tad noteikti ģimene viņu motivē. Tie noteikti ir daži vingrojumi, tie nav 10, 15. Es parasti sāku ar 3 līdz 5 parastiem vingrojumiem, un tad, kad viņi izdodās, tad viņš ir motivēts viņus atkārtot vēl un vēl. Un tad šādā veidā, kamēr fizioterapeits nav klātesošs pie šī cilvēka, tad ģimene veic šos uzdevumus, un nākamajā vizītē parasti cilvēks ir priecīgs, ir veicis uzdevumus, viņam ir sanācis, un tas arī liek turpināt sadarboties ar fizioterapeitu, kas ir ļoti būtiski šī cilvēka motivācijai. Parasti, ja ģimenē ir vairāk ģimenes locekļi, tad nāk arī kaut kāds cits personāls no malas. Tad parasti ir tā, ka vadošais fizioterapeits nenosaka konkrēti cilvēku, kas uzņemās tieši atbildību par šo plānu, bet ja cilvēks ir pie labas sapratnes, viņš ir komunikabls, tad šo procesu vada pati aprūpējumā persona, bet bieži vien šis cilvēks atrod pats šo atbalsta personu no ģimenes, viņš pats viņu izvēlās, jo šis jau viss stāsts nav atrauts no kopējā stāsta, kas viņam palīdz ikdienā veikt savas zāļu kontroles, varbūt kādas ēdināšanas jautājumi, varbūt viņu baro kāds cilvēks, varbūt viņš kādam cilvēkam uzticās vairāk un ir drošāks pie kāda cilvēka, tad šis būs arī tas īstais cilvēks, kas veiks šo kontroli, kādā mērā viņš izpild šos savus mājas darbus. Ja mēs runājam par pilnīgi guļošu cilvēku, mēs saprotam, kad, pieņemsim, viņš nespēja pagriezties ne uz labajiem, ne uz kreisajiem sāniem, viņš nespēja pacelt dibenu, lai nomainītu viņam pamperu, viņš varbūt nespēja pats padzerties, viņam ir vajadzīga asistēšana, tad pirmām kārtām šādam cilvēkam, neatkarīgi no reižu skaita, cik daudz nedēļā nāk fizioterapeits, ir svarīgi izkustināt visas lielās locītavas, visos kustību virzienos, un to jau dara cilvēks, kas viņiem ikdienā ir blakus, šis aprūpējamais cilvēks. Tas ir viens, kas ir jādara. Tā arī svarīgi, kad parasti pasīvās kustības iet kopā ar aktīvajām kustībām, tad mēs mēģinām šo cilvēku iesaistīt un tomēr motivējam, lai viņš pats veids kustību. Ja sākumā varbūt viņš to nevēlas darīt, tad mums ir jāparāda, ka tomēr tas ir iespējams ar nelielu atbalstu. Un vienmēr būs labāk tad, ja cilvēks ņems glāzi pats, viņš viņu nevarēs noturēt dēļ glāzes smaguma, bet viņam būs atbalsts plecs, kas to palīdzēs, un viņš darīs to pats, jo tas saglabā, manuprāt, šī cilvēka pašcieņu,
jo katrs, principā, mēs gribam darīt tās primārās lietas paši. Neviens cilvēks negrib, lai viņam dod padzerties vai velk zeķis vai jebko citu, kas ir saistīts ar pašaprūpi. Līdz ar to ir svarīgi, šī visa fizioterapija ir vērsta uz to, lai cilvēks spēj pats maksimāli sevi aprūpēt, jebkurā jautājumā. Ja mēs runājam par pacientiem, kuri jau ir funkcionālāki, tad par pacientiem, kuri spēj paši ar atbalstu vai bez atbalsta piecelties no gultas, viņi spēj ar palīgierīces vai bez palīgierīces pārvietoties, tad šajā gadījumā ir būtiski strādāt ne tikai uz spējām, kuras uzlabo šo funkciju, bet uz spējām, kuras ir izvirzītas nākamajā plānā, tad, lai viņš aizvien vairāk spēja aprūpēt sevi, lai viņš var pārvietoties pa telpu, lai viņš var nonākt no vienas telpas uz otru un iesaistīties savā aprūpes procesā. Ar šādiem cilvēkiem vairāk būtu jāstrādā sākotnējā fāzē guļus, bet tā galvenā fāze būtu kājās stāvot pie šī palīglīdzekļa, vai arī tas ir skapītis citreiz, varbūt viņam nav nepieciešama palīglīdzekļa, līdz ar to ir jāstrādā uz šo kustību balsta aparāta izjūtu, lai viņš jūt savu ķermeni telpā, lai viņš saprot, kur viņš atrodas, kur ir viņa kāja, kur ir viņa roka, un līdz ar to ir jātrenē šī koordinācija un līdzsvars, kas ir ļoti būtiski, lai samazinātu, vēlreiz atkārtošo, šo kritienu risku, jo pēc kritiena parasti notiek šie smagie gadījumi, kad cilvēks tiek atmests atpakaļ gultas režīmā diezgan ilgi, un jo gados vecākiem cilvēkiem ir grūti pārdzīvot šo ģipsēšanu, šo varbūt nepieciešamo iespējams operāciju. Līdz ar to ir svarīgi nepieļaut šo krišanu un bremzēt arī aktīvos cilvēkus, jo citi varbūt dara ātrāk nekā viņi spēj saprast un fiziskās spējas viņiem ļauj šo darīt. Laika gaitā šis speciālists, kas ir piesaistīts konkrētajai ģimenei, konkrētajam cilvēkam, tomēr veido kaut kādu veidu saikni ar šo aprūpējamo cilvēku un izveido kaut kādu kontaktu. Līdz ar to ir svarīgi tomēr koncentrēties uz šo saziņu, uz šo empātiju pret šo veco vai gados veco cilvēku un veidot šo kā atbalsta personas statusu tātad šim cilvēkam un izturēties cieņpilni pret šo cilvēku, lai arī citreiz šis cilvēks varbūt tās neapzinās tās savas spējas, bet veidojot cieņpilnu attieksmi, manuprāt, mēs palīdzam šim cilvēkam pašam saprast, ka cilvēks var, viņš darīs, bet tas ir ļoti būtiski, kad fizioterapeits vai arī kāds cits cilvēks, kas viņam ir blakus, viņu motivē un izturās tomēr cieņpilni un neuzsver viņa nespēju, bet tieši runā par viņa spēju darīt vairāk, darīt labākas lietas, palīdzēt sev uzvilkt zeķi vai palīdzēt pacelt dibenu, palīdzēt apsēsties. Līdz ar to tas radīs viņā tā kā šo to spāru dzīves gribu, un tad arī tas kopējais rezultāts būs labāks, un arī ģimene kopumā būs, manuprāt, motivētāka un priecīgāka pavadīt ikdienu kopā visas savā vietā, mājas vietā. Manuprāt, ja mēs runājam par tādu kā prieku, motivāciju, tad jebkuram cilvēkam noteikti ir svarīgi, ka viņu uzslavē. Arī bērnam ir svarīgi, ka viņu uzslavē. Arī vecākam cilvēkam ir svarīgi, ka viņu uzslavē. Un tad par katru šo sasniegto mērķi, katru pakāpienu, katru izdarīto kustību, ko viņš līdz šim nav darījis, noteikti ir jāpaslavē cilvēks, jāparāda, ka tu vari izdarīt, kur tu izdarīji, un līdz ar to tas dos to attieksmi pret cilvēku savādāku, nekā mēs norādīsim uz viņa tām fiziskajām vai garīgo nespēju. Tas fons noteikti paliek, bet jebkurā gadījumā mums ir jāvirzās nedaudz pozitīvā gaisotnē uz priekšu, un jebkurš motivējošs faktors vai vārds, kad mālecis tu to izdarīji, vai paldies, tu piecēlies, viņam dos papildus enerģiju un spēku tomēr dzīvot. Viens no jautājumiem, ko parasti ģimenes uzdod veicot šo zvanu fizioterapeitam, ir kāds aprīkojums mums būs nepieciešams. Vai būs nepieciešams paklājs vai kas cits, bet parasti lielākoties visu, kas ir nepieciešams šajā fizioterapijas nodarbībā, mēs atrodam mājās. Tas ir nūjas, tas ir tas pats spieķis, ko var izmantot kā nūju vingrošanā. Tas ir tas pats paklājs. Ja nav paklāja, mēs izvēlamies gultas virsmu,
saklātu. Līdz ar to nav nepieciešams papildus inventārs un nevajadzētu baidīties no tā, ka mājās nav neviena kantela, neviena gumija, jo nav svarīgākais inventārā, ir svarīgi tas, ko mēs cilvēkam liekam darīt tieši kustību ziņā. Un papildus slodzi bieži vien nemaz nevajag to hanteli, nevajag gumiju, un tā parasti ir kustība pret gravitāciju, kustība ar savu svaru. Līdz ar to, manuprāt, nevajadzētu baidīties, ka mājās nav šis inventārs, un bez šī inventāra, manuprāt, ļoti lieliski var iztikt un sasniegt ļoti augstus mērķus. Mēs varētu arī parunāt par to, kādi tad ir šie posmi no brīža, kad ģimene saprot, ka cilvēkam ir nepieciešama palīdzība, līdz brīdim, kad šis process un mērķu sasniegšana jau notiek. Tātad pirmais mēs, protams, atrodam fizioterapeitu, un ir svarīgi arī saprast, ka ne visi fizioterapeiti un ne visas ģimenes atradīs šo savstarpējo kontaktu, jo tomēr cilvēcīgais kontakts ir starp dažādiem cilvēkiem, un ne visi fizioterapeiti tad derēs visām ģimenēm, tad ir svarīgi tomēr uzrunāt to fizioterapeitu, kuram jūs uzticaties, un ja pirmajā reizē šis fizioterapeits atstāja tad šī profesionālā cilvēka speciālista iespēju, tad līdz ar to jūs varat izvēlēties to kā savu fizioterapeitu, kurš nāks pie šī aprūpējumā cilvēka un veidos šo komunikāciju. Un pēc tam jau tajā vizītē, kā jau es minēju iepriekš, mēs sastādām, izvērtējam viņa veselības stāvokli, nosakām visas indikācijas un kontraindikācijas, jo ir brīži un situācijas, kad tomēr šī fizioterapija ir kontraindicēta un mēs nevaram viņu pielietot uz konkrētu brīdi, tad galvenokārt atvieglotā režīmā visiem ir piemērojams fiziskās aktivitātes. Mēs sastādām plānu un mēs šo plānu laika gaitā uzraugam, mēs viņu mainām, lai mēs dotos aizvien pa augstākām kāpnītēm, sasniedzam jaunus rezultātus un nodrošinām to, ka fizioterapeits tomēr seko šim procesam, viņš seko, vai cilvēkam nav pasliktinājumi. Ja ir pasliktinājumi, tad atkal mēs griežamies atpakaļ un meklējam, kāpēc šis pasliktinājums ir bijis. Varbūt ģimene kaut ko nav ievērojusi, varbūt ģimene tieši ir par daudz likusi vingrot, varbūt šis vingrojums ir bijis nepilnvērtīgs vai nekvalitatīvs. Līdz ar to ir svarīgi saprast, ka fizioterapeits tomēr ir ārstniecības speciālists ar certifikātu un viņš uzraug šo ārstēšanas procesu un ir par to atbildīgs. Un bieži vien arī ir jākonsultējās gan ar ģimenes ārstu, gan ar ārstējošo ārstu, kurš kopā ar fizioterapeitu tātad izrunā šīs nianses, par kurām ir svarīgi saprast, lai izdomātu šos mērķus, lai viņi nebūtu par augstu un lai viņi nenodarītu pāri šim cilvēkam, jo tas ir ļoti būtiski, tad mēs nenodaram šim pacientam sliktāk nekā viņam, protams, ir bijis. Bieži vien, ja runā par ģimeņu uzdotajiem jautājumiem, tad ir jautājums, ko mēs vēl varam uzlabot, ko mēs vēl varam darīt. Bet ir daudzas situācijas, es pat teiktu, ka tieši aprūpējumu cilvēku ikdienā vairāk ir nepieciešams šo spēju saglabāt, jo ja cilvēks spēj pacelt dibenu, spēj pagriezties gultā, varbūt tas ir arī būtiski saglabāt šo funkciju, jo ja mēs iedomājamies, ka tam personai, kas viņu aprūpē, ja viņš to vairs nespēja, tad mums tas cilvēks ir jāgriež, ir jāceļ viņam dibenu, un ja tas ir jādara katru dienu, tad tas tā kā arī ietekmē šī aprūpējumā asistenta veselību. Līdz ar to ir svarīgi bieži vien saglabāt šo fizisko spēju šajā aprūpējumā cilvēku un maksimāli iesaistīt viņu kustībās un pat varbūt nevirzīties tālāk uz citu mērķu sasniegšanu, bet saglabāt šo spēju, kuru viņš veic. Un nobeidzot, es gribētu katrai ģimenei tomēr novēlēt atrast savu fizioterapeitu, kuram jūs uzticaties un ar kuru ir izveidojusies šī veiksmīgā sadarbība. Un nebaidīties, ja ar fizioterapeitu, kurš ir ieradies pirmais, sadarbība neizveidojās, un jāatcerās, ka tomēr cilvēki ir dažādi, speciālisti ir dažādi, un nebaidīties uzmeklēt arī citus un nonākt līdz gala rezultātam, kad jums ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība, un jūs varat turpināt šo sadarbības procesu arī ilgstošāk.